metīšīs arī mājās? Dotā momentā nav. Nebūs šovakar? Vēlāk būs. Vēlāk būs. Jā. Man ķēdes vajadzētu. Padrušķikam, jā. Kādas? Padrušķikam, parastās ķēdes. Ar ko es runāju? Ar Valdi. Un viņš solījums aizvest ir tās jūties? Nē, manējās, es gribēju pie viņa aizbraukt šovakar savāk. Jā. Nu viņš teica, dotā momentā aizbrauc uz Gateri. Vladimirs ir Gateri, jā. Jā. Tur tā zāģēšana normāli iet? Nemāk teikt, viņš pēc sēdām aizbrauc gotiņām. Tagad jau tā zāģēšana ir tāda sūdīga laika, ne? Nu visādi iet. Viss iet uz gruntu, tagad ekonomiskā krīze. Nu, visiem jau tā ir. Katrā ziņā viņam nulles numurs ir, ka viņš atbrauc mājās, es teikšu, lai viņš jums piezvan, labi? Jā, mēģināšu. Jā, labi, Mēģināsim jo es sarunāt. domāju, ka viņš pēc kāds stundu pusotru būs. Jā, labi ir. Jā, atā. Nu, labi, paldies. Jā, Labvakar. labvakar. Lauri varētu? Lauri? Jā. Nē, viņš ir Ventspilī. Viņš mājās nav? Viņš nav mājās, viņš būs, es nevaru pateikt, ap 6-7. Tik vēl? Bet Jā. man ķēdes pazuda. Tad es te tālāk no Venzavām. Es nesaprotu. Valds atbrauc pēc ķēdēm. Viņš teica, ka būs šodien līdz 5 viņas atpakaļ, bet kā nav, tā nav. Bet, Nu, kāds sakars tur ar Lauriram? nu viņš piebrauc, pateica, ka būs pēc kāda laika atpakaļ šodien. Viņš pagājušajā nedēļā jau bija pakaļ. Šodien, ka obligāti būšot līdz 5. Man tagad atbrauc viens, kas gribētu ņemt tās ķēdes. Pagaidiet, kas jūs esat, no kurienes? Nu, Biruts no Jelgavām. No Jelgavām? Nu, jā. Nu, Un tad pasakiet, lūdzu, kur jūs zvanat? es zvanu uz Zvēkām. Viņš Jā. Zvēkās dzīvoja, vai ne? Jā, Zvēkas? Kaut kādas augstupes. Jā. Nu, viņš teica, ka paņem šo ķēdi savam buldozerām. Nu, es iedevu labu prātu, lai paņem. Manam vīram. Nu, jā? Tālā valdim, vai kā? Jā, tā, kā tas bija? Tas bija pirms nedēļas. Es nesaprotu. Ķēdes, un kur tad kā, viņam neviens buldozers nav, kur viņš uz ķēdes lika? Nav viņam buldozers. Nē, mums ir maz traktoriņš. Viņš teica, ka parastais padrušķiks ir no Krievu laikiem, ka tās ķēdes viņam darot, viņš paņēma un pēc nedēļas būs atpakaļ. Nu. Es pat tādu vispār neko nedzirdēju, bet, nu, pareizi jūs varat, jā, no augstums. Bet, un viņš solīja kā viņš šodien varēja solīt, uz Jelgavu viņam jādod, es nesaprotu. Nē, es jau uz Ventspils pusi biju atbraucis tagad. Bet kā viņš varēja solīt jums ceturtdien, viņš parasti katru ceturtdien brauc uz Ventspilu. Es tagad nezinu, ko darīt. Pagaidiet, viņam ir mobilais, es jums iedošu. Mobilais? Jā, un jūs var sazvanīties, jo es neko nesaprotu, viņš šodien man nav teicis, es par tādām ķēdēm nekā nezinu vispār. Jā, nu varbūt to mobilo varētu. Nu, var tūlīt teikt? Jā. 293. Jā, nu tad es mēģināšu. Tad vismaz jūs zini, jo es neko nezinu par tādu. Es mēģināšu tās ķēdes sadabūt rokā, jo man... Jā, jūs pazvaniet, tad, ja tā ir, tad jau kaut kas noskaidrosies. Liels paldies un labas vakaras. Jā? Labdien! Bet, ka jau vēl vienreiz zvanīs redzes. Ko vajag? Zvan tagad ir normāls. Jā. Labvakar, kam es būtu lūdzu piezvanījis? Lūdzu, ko jums vajadzēja? Nu, labvakar man vajadzēja. Labvakar, jā, labvakar. Jā, bet kam es piezvanīju? Nu, bet interesanti, nu, kādu te jūs vēlējaties? Labu vakaru. Vakar. Nu, no vārda atvasinājumu labu un vakar. Nu, un tālāk? Nu, es nezinu, man teica, ka jāzvan sakarā tam grīz lupatām. Jums nevajadzēja piegādāt? Mums foršs mīgs ir sausā mazgāšanā, ir ar ūdeni. Mēs izplatām. Šajā UNESCO. Es kaut ko, neesmu lietas kursā. Nē, esat lietas kursā? Jā. Mēs jums varētu aizbraukt, parādīt un nodemonstrēt visu. Tīrs foršs istabas pēc tam būs. Telpas varēsit iztīrīt vienā smaidošā rītā.
Neinteresē? Nezinu, gan es nekā nezinu, jā, par tādām lietām. Varbūt jūs kādam tur varētu paprasīt? Nu, varbūt kāds speciālists ir uz vietas, vai nav? Nu, te nav tāds speciālists. Nebūs, jā? Nezinu, gan, jā. Jā. Automašīna riepas jums nevajag? Jaunas. Maz lietots no Vācijas. Palēta nauda. Nē? Tas, jā, es ar mašīnu nebraucu, jā. Skaidrs. Un velosipēds arī no Vācijas. Jā. Mēs te ar piekabēm vedam te palēto. Jā. Jā. Visādas zaļas, rozā, melnas un saliekams, visādas, kāds vien vajag. Nu, nē, neinteresē. Nē, nepavisam. Tas ir runā tiem, kas brauc ar mašīnu, jā, kas viņiem ir, kas nav. Jā. Nu, tā ir labu vakaru. Labu vakaru. Halo? Labdien! Labdien! Vai es pilnīgi nespēju noticēt savām austīm, vai tiešām Freibergs kundze? Ko jūs vēlējaties? Tiešām Freibergs kundze jūs esat, jā? Jā. Mums ir tāda organizācija par jaunu prezidentu. Vai jūs nevēlaties pasturēt atkal 4 gadus Latvijas stūri? Kur? Nu, Latvijas valsts negribētu vēl 4 gadus novadīt. Mēs te bišķi izmainījām satversmes grozījumos, un tad var vēl 4 gadus. Jā, kāpēc, ka nē? Jūs varētu, jā? Jā. Tik tiešām? Tā. Jūs nepādres. Tad jums to pulksteni arī nevajadzēs atdot atpakaļ, pa ko te tā lielā... Jūs nepādres esat piezvanījuši. Kam tad? Jūs nepareizi piezvanījuši. Kā nepareizi, Freibergs kundze? Viss taču kārtībā? Jā. Jūs nevēlēsieties? Kāpēc? Jums tas ļoti labi izdevās šos 8 gadus. Muļķi jau tas, kas negrib, ka teikt pa prezidentu kļūt. Jūs tiešām vēlētos, jā? Kāpēc ganē? Forši. Labi. Jā. Labdien. Labdien. Es pilnīgi nespēju noticēt. Man tāds prieks, ka es jūs sazvanīju, Freibergs kundze. Nu? Kā jums iet? Pagaidiet, kas tā man runā. Valdis. Valdis? Jūs droši vien man nezināt, bet es jūs zinu. Kā te jūs var man zināt? Nu kā, vairāk? Nē? Nē. Jūs nebijat prezidenti? Nē. Tiešām nē? Nē. Mēs te vienkārši nosato Zatleru tādu organizāciju, un mēs gribētu kādu Freibergs atrast, bet pagaidām neveicās. Jūs negribētu pastūrēt valsts Latviju pēc 4 gadi? Nē. Nepavisam? Nē. Kā tu tā? Nu vienkārši. Vēl no atbildības? Nē. Nē? Kāpēc tad? Nu, 4 gadus paceļot pa pasauli, apkārt paspiest rociņas, smuki pasmaidīt. Nu, pietiek jums man izjokot. Sakiet, ko jums vajag? Mums Freibergs vajag. Kaut ko Zatleru vietā. Kā? Zatleru. Nostar Zatleru organizāciju. Vēl ko jūs izgudras? Vēl kaut kas būs. Ko tad? Vēl kaut kas būs. Nu, nebūs. Tikai Nostar Zatleru. Nu, labi, uz redzēšanu.